Sveicināti, dārgie draugi! Ir iestājusies 3. izaicinājuma diena. Nu ko, uz priekšu! Ko, draugi, 50 gados ar Jēzu Kristu, krietni labāk nekā 25 bez viņa. Iepriekšējā 2. challenge dienā bija komentārs. Viens cilvēks interesējās, nevarēja saprast, kā ar to Jēzus ieaicināšanu ir un kā tur notiek. Kā jau vairāk kārtīgi viņam bija teicis, un arī visiem pārējiem, ka Jēzus ieaicināšana sirdī sākās caur ticību viņam. No sākuma caur ticību viņam, kas viņš tāds ir. Jums jāsaprot, kas ir Jēzus. Ka viņš nav skolotājs vai kaut kāds guru, bet viņš ir glābējs, ko Dievs ir sūtījis priekš mums. Un ja tu vari Jēzu Kristu atzīt kā glābēju, ko Dievs ir sūtījis priekš visiem, lai glābšana būtu tikai caur viņu, nevis caur nevienu citu. Un ja tu tici tam, ko es tagad stāstu par Jēzu Kristu, tad tu vari ieaicināt viņu savā sirdī. Jo ticība tā ir ticība. Tu vari ticēt Dievam, bet viņu var nepazīt. Viņš var būt kaut kur tālu priekš tevīm. Tu vari pildīt kaut kādus likumus, cilvēku iemācītus, rituālus veikt, bet tev nebūs konkrētu attiecību ar viņu pašu. Un tāpēc ir vajadzīgs viņu ieaicināt savā sirdī. Bet sākotnēji jābūt ir ticība tam, kas viņš ir. Nevis tas, ko Velns jums ir sastāstījis un kam jūs ticat, kas viņš ir. Bet ticībai, kas viņš ir pa īstam, kā Dievs to uzskata. Un ja tev šī ticība ir, tad tu vari lūgt šo lūgšanu. Varam lūgt kopā, ja tu gribi. Mīļais Jēzu, piedod manus grēkus. Un ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Tur nav vajadzīga nekāda gara reliģioza lūkšana, vienkārši elementāra atzīšana, ka tu gribi, lai Jēzus ienāk tavā sirdī un kļūst par tavu kungu un glābēju. Un atceries, uzreizām Dievam priekš tevīm ir uzdevums iet kopā ar viņu. Vienkārši sekot viņam, nevis tāpatās tupa, palikt turpat, kur tu biji, bet sekot viņam. Tāpat kā tagad. Es pildu challenge, īsāk sakot. Ja es viņu arī nepildītu, bet tad nekas manā dzīvē nenotiktu. Saprotiet? Bet tā es pildu challenge, un kaut kas manā dzīvē sāk notikt pie mana fiziskā cilvēka. Un tāpat tās arī pie garīgā cilvēka. Ja tu atsaucies Jēzum Kristum, tad tev jāpieņem ir viņa izaicinājums, ko viņš tev izaicina, un jāseko viņam. Tā kā nepalieciet vecajā dzīvē, bet ejiet ārā uz jaunu dzīvi kopā Jēzu Kristu, kur viņš jūs ved, lai Dievs jūs svētī. Āmen.